Labrīt no Nürburgringas. Vismā priekš 3. dienas svētdien mums ir iedota šāda. Ja? Viss ir ļoti skaisti. Spīd saule ir rīts, kur mums Rihards ir. Jej. Nu jā, bet Šodien taisam, mums vajadzēja uztaisīt apskatu mūsu kompaktam. Viņš mums no sākuma sākās kā Winterbeaters un... Mēs 3 dienas braucam un jūs nezināt, ar ko mēs te braucam. Jā, nu lūk, un tātad mēs sākam ar mūsu kompaktā apskatu, ko neviens īstenībā nav redzējis no YouTube skatītāji. Mums viņš jau ir, liekas, sen un vecs un pieredzējis daudz ko, ļoti daudz trases ziemā, gonkas ziemā, bet te mēs esam Nürburgringā ar viņu un viņš mums ļoti labi kalpo. Tātad, ar ko mēs varētu sākt? Tas ir 325 Ti oriģināls 6-cilindru kompakts ar oriģinālu motoru, oriģinālu izpūtēju, izņemot zirnekli. Mums ir Lumas spoilers. No Rumānijas, bet Lumas. Jā, bet tas mums liekas, ka strādā šeit. Un empakas sliekšņi un priekšējais bufers, kā arī performance vairs 3-litrīgas bremzes mums viņam ir priekšā uzlikts. Kas vairāk baigi nekas. Sparko stūre, periodu korekt. Un 2.5 motors ar pārlasītām šālēm un dažiem sīkumiem, kas vajadzīgs tikai, lai viņš strādātu. Tā vienkārši manīšots. Nu, lūk. Kompaktiņš mums ir liverijā, vienkāršā liverijā bez vietīšanas. Sportzice, jā. Sparko stūre, that's it. All you need to have fun. It kā izstāst pēc bišķi ringtūla. Cilvēkiem viņi te patīk. Laikam tāpēc, ka viņš nav populāra izvēle, viņam ir mošķi virsū. Nu, viņš izstāst tā, kā viņam būtu jāizstāst proper. Tā kā... That's it. Esam Devilsdaimē, pašā turistu centra pārtu sirdī. Te viss nāk. Tur pastīties parakstus ar čaļiem uz sienām. Tur viss ir ļoti iespējami, ir reiseri un... Jā. Tur, protams, Petros ir Fetels. Jauns Fetels, ja? Nē, tas nav izšķērs. Kompakts. Heritage te ir skaisti. Kāpēc mēs izvēlējāmies šo vietu? Tāpēc, kad... Te var paēst brokastis no rīta 8 jau vaļā un 9 taisās trasi vaļā, lai mēs paspētu, lai nebūtu liekas čakars kaut kāds. Jā. Jo precīzi izbraukšana trasē ir tur. Līdz ar to tiklīdz mēs tur tādā ekrānā ieraugam zaļu, kāds pārtrauc ēst un iet braukt. Atšķirīgs. Jā, viņš paņēma uz citi jau šodien un vakar. Trasa atvēra pirms minūtes, ir 9:00. Pirmā mašīna trasē kompakts. Jā. Yes? Jā, mēs izskatās būsim pirmie trasē šodien. Mēs būsim labi, nelaid garām šito. O, nē. Kaut kādu 92. Esam pirmie. Pagāja atkal tikai mums sejas filmēs. Kur ir kartiņa? Wann geht es los? Eine Minute. Ah, so. Kas? Nur das Winkel. Ah, ist grün. Nu, tā gandrīz mūs neielaida pirmie. Bet mēs esam pirmie. Morgen. Up. Nav? Ko? Oh, shit. Wrong one. No, man. Nē.
Pagaidiet, parādīs, kur jūs izbraucāt visu vakaru, ja? Jā, šā īstā. Ja, wir müssen dann laden. Gerade einmal drüber abgehen. Ja. Einmal nach dem Rettungswagen wieder rechts abbiegen, Ja, ja? der braucht das. Oi, nu. Nee, das ist Schranke. Tā bija ātri. Es tik ātri tur nebiju braucis. Nekad 5. neliku. Nē, vēlreiz. Šitais ir mūsu challenge vieta. Nu, vot liekas vēl daudz tur ir vietas, bet bišķi ātrāk brauc un viss, un tu nevari. Nu, tev priekš ar Anderstīru noteikti. Šito es nesaprotu, viņš saucās Gripple Ride. Gripple Ride. Vāciski. Dreifach rechts. Šitā. Quick. Die vienmēr paliec par killeriem. Pietiek. Viss labi. Nē, es te pat no bremzi domāju, ka pietiek. Es saku pietiek, es domāju bremzi. 5. bija tas. Es tur ar 5. nekad nebiju braucis. Pilnu. Jā. Šitais bija. Sākās, jā. Tieši traucēja. Man tu pabrauc visu bija. Aizvējā, jau tu sēdi. Okay. Nu, kā aizgāja tā pakaļ, ja klausīs tur. Man likās, ka aizgāja, man liekas, tu vienkārši pārāk ātri biji. Tu jau bija ātrāk. Nu jā, dēļ tā, ka es pilnīgi. Nu, tagad viss Visi nesat, visi galvā. Nē, bet tu tiki galā. Ļoti labi tu tiki galā. Tā bija viena kļūda un tu esi kļūdījies. Jā. Palikt riskanta tā braukšana, ne? Mīnus 3 sekundes joprojām tur. Yeah! Davai, brauc. Man liekas, saka, liekas bišķi pārkast. Давай. Bet tas ir part of tu, tāpēc netaimo Jā. turistu pārtus. Nu, Jā. Wow! Daudz? Ideāli. bet tur viņš aiziet ar viens sūdīgām. Tur divām rokām tur stūri. Šeit es biju. Visu riktīgi, jā, es nezinu. Vēl vienā? Roberta viena mīļāk. Man patīk, mans posterkārs ir Viperi. Un es vienmēr esmu gribējis Viperi. Es šito modeli tādu vecāku es nofučēju viens pelēks. Šis noteikti arī labi vadās, visu labi dara, bet tie pārējie neko labi nedara, izņemot baigi ātri iet kaut kādu brīdi un pēc tam nevadās. Tur ir tāds kaut kāds tā kā reālā, īsta wild zirga pieskaņa, ka tev viņš jāsavalda, nu tiešām grūti, nu, un tiešām jaudīgs. Tāpēc, re, kur ir? Ejam, re, kur viņš ir? Karbonātiņiem.
Viņš tā īstā. 110 eiro. Šo noņem nosītumā pat roksti. Ja? Neļauj, lai braukt pēc, ka tas var skaļi. Un šis ir tas Vipers. Nofičēja mani pie Vipera. O, tev ir vīns. Tas garais pūrs. Ļoti vecām riepām. Noteikti bailīgais fuck viņi braukt ir. Iespējams braukt lēnāk nekā ar kompaktu, kā ar daudz ko, bet gribētu šitādu mašīnu. Bubble Roof. Arī redzēt Bubble Roof. Var. Nu, Valdi, iziet! Ir kāds mašķīlis. Tad tu ķipa arī vairāk te paņemt un ātrāk. Redzi? Jā, atlaiž. Tas klusis esi braucot. Mēs dzīvot runājām. Augšā brīši, tu gāzi jāatlaiž. Pietiek, gāzi. Roši, pildu. Mieri, pildu. Es biju ārā šeit. Jā. Šits ir pildu. Viss pildu. Tagad no lift. Tikai likas tur īzīšanas. Viss aiziet. Pārkēr papareiz. Ļoti ātri pārslēgšanās. Tik. Vaļā, pietiek. Griez, gāz, turās. Pamēģini vēl pagriezt tagad stūri. Bet viņš tur, tev ir limits, ko tu kādreiz mamē. Es domāju, ka mums priekšējā gultņā, bet jau Jā. pēc nākamās sezonas Nürburgrings jānomaiņa. Jā. Ziema pie dirs, kas tur notiek, bet es domāju, ka abi priekšējā gultņi vienkārši jauni. Jā. Defaultā pieskrūvēja un viss. Diezgan stipri trāpījuši, ne? Airbagi nav, dubējas, tad jau. Tagad jā. Nekas, jau var gādot. Brīm apakšiem. Nē, pietiek. Gāz, tur. Visiem viss ir šitā. Piln, tur nelai vaļā. Roberts! Ja tu es neredzu piedod. Es normāls. Labi. French mother. Man dusmīgi sevi, bet redzēt, ka tā ir atklātā. Tik smuki tās var pārnest un vietā. Gāz, nelai vaļā. Tur. Viņš tur sāk vairāk nest, vai ne? Labi, jā. Nē, nu vai viņi nepārvērsās tur pēc tam 5 sekundēm? To ir jau 5, nē, bet... Gāz. Un te tev patika spoileris. Te viņš to strādāja. Šeit. Tā ir tāda lieta, ko tu neredzi gaisā. Remoltā brauc. Trešo, jā?
šodiena mums ir beigusies. 3. diena pēc 1500 km pa Nordschleife. Tad labāk izstāst, labāk kā tas notika? Nu, es nezinu, es braucu. Nu, tur. Sometimes good, sometimes shit, bet... Foxhouse vienalga ar pilnu 5. ātrumu 210, viņš teica, pēdējā aplī bija viss labi. Bet es saku, čota baigi slīd un baigi kauts riepas visu laiku. Un viņš šitā viena aizmugurējā puse. Un beigās jau karuseli aizgāja driftā. Nesaku, kāds vispār iespējams ir. Bet tagad ir pustukši tā riepa. Un nezinu, borts vai laiž vai kas. Labi, mūsu rentālim, paldies Dievam, bija tāds ķīniešu Audi ražojums. Pumps. Nu, papumpēsim. Jā, lieki, tur, kur cits kāds, es nezinu, testur vai kāds cits, vienkārši, nu tā kā bišķiņ, ok, es bišķiņ atlaidīšu. Nē, tu neatlaidi, tu vienkārši, Verzīties viegli uzspied, bet tā, nu, tot šitā uzreiz, un stūri šitā, un nav nekādas tēmēšanas. Un, ir, nav. Nē, ir tur, kur ir. Jā. Nu, viņi tagad stāsta, kad es te briesmīgi braucot, brutāls esmu, un visiem bail ar manīm braukt. Pašam man nav bail. Nē, nav baila, bet tā, nē, es runu par bailēm kādu, bet vienkārši par braukšanas stilu. Nu, te ir atšķirīgs no visiem pārējiem. Nu, Ernestam vēl bija kaut kas līdzīgs tev, bet Ernestā baigi droši. Nē, es nevaru izstāstīt, tas ir vienkārši jāsajūt. Un kā tev gāja? Ļoti labi gāja. 30 apļi. Cilvēks aizbrauca 10 apļus, nobraukt atbrauca. Šito mēs skatāmies mārā, lai sieva nedzird. Jā, šito mēs izskatos, lai sieva nedzird. Nobrauc kā plānots. Dažus vairāk. Jā. Labs laiks bija. Riepas vēl ir. Jā. Ir, Renis ir. Subars un kompakts MVP. Brauksim piedzīvojumā ar riepu. Tā kā... Uz mājām. Pret sauli, jēj. Labi, ar šo mēs arī laikam vispār neko neredz pret sauli, bet cerams, ka viss ir redzams. Ar šo mēs arī noslēdzam mūsu Nürburgringas nedēļas nogalu. Nākamgad būs mašīna šeit. Zvaniet, brauksiet šeit.